kādreiz Latvijā bija tāda meža parkā, kādi Amerikas tautieši dzīvoja, dziedāja, tad, kad bija atmodas laiki, un tad viņi bija tā dziesma par visiem Latviju bērniem, kas ir izskaisīti visā plašā pasaulē. Arī Dievam ir savi bērni, kuri ir izskaisīti plašā pasaulē, un daudz cilvēki ir plašā pasaulē, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kurus viņi nodarbina. Un arī šodien ir kāds jautājums par cilvēku ģenētiku, nedaudz par saucamo evolūcijas mācību, kā tas iet kopā un kā tas atspoguļojas arī mūsu dzīvē, mūsu bērnos, mūsu mazbērnos, un kāda ir, zinām, perspektīva tam visam. Un tā mēs paskatīsimies ģenētiku, kuru kādreiz, tad, kad dzīvoja Darvins, viņš neko daudz nesaprata no šīm lietām, un dzīvoja daudz cilvēku, vēl pat 50 gadus, 60 gadus atpakaļ, kuri maz ko saprata, un vēl arī šodien nesaprot, kuri domā, ka cilvēks var pielāgoties jebkuriem dzīves apstākļiem, jebkurai pārtikai, jebkurai morālei, jebkuram dzīvesveidam, un šodien tāda rokās svecīte, un tur viņi deg, un tā ir tāda zinām gaisma ir. Pasaulē ir ļoti daudz laboratorijas un ģenētiskās laboratorijas, kuras meklē un pēta cilvēka genomu, cilvēka genomā izpausmes, kļūdas un iespējamās ārstēšanas metodas. Un arī šodien mēs paskatīsimies par cilvēka genomu. Ja mēs tā skatāmies par cilvēces vēsturi, par viņas saprašanu, tad līdz 19. gadsimtam vienīgie pārvietošanās līdzekļi praktiski bija zirgi ar kājām, un tie ir pa jūru brauc ar kuģiem, izmantoja vēja enerģiju, un tas bija līdz 19. gadsimtam. Un tad sāk parādīties tvaika dzinēji, tad sāk parādīties kaut kādas elektriskie dzinēji, un tikai vēlāk 19. gadsimta beigās jau parādījās pirmie iekšdedz dzinēji, pirmie enerģijas dzinēji. Un ja mēs paskatāmies vēl tālāk, tad 1903. gada 17. decembrī notika uz mūsu planētas pirmais kontrolētais lidojums ar lidmašīnu, kuru darbināja motors. Šo motoru brāļi Raiti savā privātajā darbnīciņā sataisīja, uzkonstruēja šādu lidaparātu. Pirms tam jau bija planieri, bet lidaparāts pirmais lidoja, kontrolēti lidoja, nevis planēja, kur vējš pūš. Jā. Un redziet, pagāja cik gadi? 1969. gada 21. jūlijā pirmais cilvēks, Nils Armstrongs, uzkāpa uz mēnesi virsmas. Cik gadi pagājuši? 66 gadi. Un kāds progress, kāda attīstība. Un tai pašā laikā šis progress un šī attīstība arī nes mums cilvēkiem lielas nelaimes. Un par tām parunāsim drusku vēlāk. Te ir divas fotogrāfijas. Šie materiāli tika ņemti no viena amerikāņu pētnieka. Viņam bija skaista prezentācija, un šo to, kad mēs apkopojam, saliekam kopā, mēs varam kaut ko sākt domāt. Cilvēku mūža laikā mainās paudzes. Apmēram vidējā paudze ir ap 30 gadiem. Vidēji. 30 gadi. Viena paudze. Un tad jau ir bērni, un kuriem jau ir nākošā paudze. Tātad notiek paudžu maiņa, kā mēs šodien sakam, notiek kopēšana. Un tad, kad uz printeri, redziet, cik skaista kreisajā pusē ir bilde.
ģimene ar mazu bērnu, un te ir tādi cipariņi 300 un bērnam ir 450. Par to paskatīsimies bišķi vēlāk. Un tad, kad mēs uztaisam ar kopieru 15 kopijas, kāda kvalitāte parādās, jā? 15 kopijas, viena no otras. Un mēs redzam to, ka tā kvalitāte ievērojami zūd. Tātad, jo augstāka kvalitāte ir oriģinālam, jo augstāka kvalitāte ir nākošajām kopijām. Tas ir zemāk, ne arī augstāk. Jo augstāk pirmatnējā kopija, jo augstāks ir kvalitāte ir nākošajām kopijām. Jo zemāka ir sākumam, jo zemāk ir nākošajām kopijām. Ja? Tad mēs to saprotam. Kā tas ir ar cilvēku paudzēm gadsimtu gaitā? Paskatīsimies tālāk. Ir tāds Džons Senfords, ja, viņš ir izdevis grāmatu Ģenētiskā entropija. Jeb, kas tur ir tālāk? Genoma mistērija, par genoma mistēriju. Tātad par genoma brīnumiem, par cilvēka genotipu, jeb genomu. Genoms ir viss cilvēka gēnu kopums. Un par šiem brīnumiem parunāsim šodien. Cilvēka genoms, gēnu kopuma atklāšana šis projekts sākās 1990. gadā, noslēdzās 2003. gadā. Atklāja, apmēram noskaidroja 92% no visiem cilvēku gēniem un noskaidroja arī to, ka cilvēka genomā 8% ir dažādu vīrusu gēni. Dažādu vīrusu gēni. Vienu no šādiem vīrusiem mēs zinām ir saucamais herpes vīrus, ka mums izsitās pumps uz lūpām vai uz sejas. Ir arī baku vīrusi. Tātad nekaitīgi. Ir tādas lietas, kas ir mūsu genomā. Tātad mūsu gēnos. Tālāk. Cilvēka genomā ir 223 gēni, kuri nav līdzīgi nevienam no zemes radījumiem. Un tas ir interesanti, ka ir pateikts, ar ko mēs atšķiramies no dzīvnieka. Dzīvības dvaša mums ir vienāda vai atšķirīga? Vienāda. Dzīvības dvaša mums ir vienāda. Mēs atšķiramies ar ķermeni. Ja? Ar ķermeni. Un to nosaka šie 223 gēni. 223 gēni. Džons Senfords, viņš bija vadošais cilvēka genoma pētnieks, noskaidroja, ka katram bērnam vidēji mūsu laikos paudzēs nāk klāt 150 nekardinālas mutācijas. Tātad mēs skatījāmies, ja, te, kur ir šie cipariņi, ja, te ir apmēram 300 no vecākiem, atšķirās pa 150, ja? Tad bērnam ir jau 150 vairāk. Saprotam? Un viņš noskaidroja, ka jo tuvāk mūsdienām, jo šo mutāciju, nekardinālo mutāciju skaits pieaug. Kas ir mutācija? Tās ir izmaiņas mūsu gēnos. Mutācijas ir izmaiņas mūsu gēnos. Un katrs gēns atbild par kādu noteiktu īpašību cilvēku organismā. Atbild, ja? Viņa tiek iekodēta pirmajā šūnā, kad sākās cilvēku pastāvēšana, tad, kad apaugļota tiek olšūna. Apmēram, un ko viņš noskaidroja? Viņš izgudroja tādu saucamo ģenētisko lielgabalu.
noskaidroja, ģenētiski ir tādi, tas ir tiešais tulkojums, es nezinu, ko tas īsti nozīmē. Noskaidroja vairākus 10 atklājumus. Viņš nopelnīja par to vairāk kā $1 miljardu naudu. Un tad viņš pateica tiem pateica vienkārši sveiki visiem šiem pasūtījumiem, kas bija no valdības, un tad viņš sāk pētīt pats, kas viņu interesēja. Un viens no šiem pētījumiem bija, saprotiet, mēs, piemēram, varam ģenētisko materiālu dabūt no Ēģiptes mūmijām, vai ne? 4,5–5 tūkstoši gadus atpakaļ. Mēs varam dabūt no sasaluma, kas ir mūžīgajā sasalumā, tur Sibīrijā, ir tāda interesanta lieta, kad paliek bišķi siltāks, tur paliek siltāks. Kopumā uz planētas it kā nedaudz tik paliek siltāks. Un tur atrod, piemēram, mamutu, kurš ir ļoti labi saglabājies. Un bija tāda kurioza, kad atrod tādu mamutu, un tagad cilvēki priecājās, ēd kādu pusgadu, nevar apēst ciems, ja, un tad, kad uzzina zinātnieki, tad viņi ir ļoti sašutuši, ka tur lielākā daļa jau ir apēsts. Un redziet, ģenētisko materiālu var dabūt no kapiem, no dažādiem izrakumiem, jā, var atrast. Un viņš pētīja šo ģenētisko materiālu un noskaidroja. Tātad izejot no tā, ka katrā paudze, nākošai paudze ir vēl liekas 150 nekardinālas izmaiņas ģenētiskajos gēnos izmaiņas. Un tad viņš pētīja un noskaidroja, ka apmēram 200 paudzes atpakaļ cilvēkiem bija gandrīz absolūti nesabojāts genoms. Vēsturē ir par to runāts. Ir runāts par to saucamo šumeru un pirms šumeru laiku, kad to sauca par zelta laikmetu. Nebija nekādas slimības ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Vienīgā nelaime bija, kad viens otru nogalināja. Vairāk saslimšanas nebija. Jūs saprotiet? Tas ir tas saucamais zelta laikmets, ko var izlasīt senajās māla plāksnītēs. Un galējā robeža, un tad viņš skaitīja uz priekšu. Ja? Un ko viņš secināja? Viņš secināja, ka galējā robeža vēl nākotnē ir 100 paudzes, un uz zemes nebūs ne cilvēki, ne dzīvnieki. Bet neņēma vērā vienu lietu, ko sauc par vides piesārņotību, par cilvēka ieradumiem un tam līdzīgi. Tie bija tīri ģenētiski rādītāji. Un kas notiek? Šī grāmata saucās ģenētiskā entropija. Kas ir entropija? Jā. Proti sabrukšana, jeb saucamais otrais termodinamikas likums. Un šis otrais termodinamikas likums atrodas mūsu organismā. Mēs piedzimstam, augam un novecojam. Tas ir augos, tas ir baktērijās, dzīvniekos, un tas ir arī visā dabā. Visā dabā. Tātad otrais termodinamikas likums ir tā saucamais hausa likums un darbojās uz mūsu planētas visās sfērās. Visās sfērās. Lai šī sabrukšana nenotiktu, ir jāpieplūst enerģijai no ārienes. Enerģija pieplūst no ārienes, piemēram, mūsu planētai, viņa pastāv. Ja? Enerģiju saņemam mēs arī vēl dzīvojam, bet nevis sabrūkam uzreiz. Ir tāda organizācija Nord, un te ir viņai tāda mājaslapa. Tā ir organizācija, kur vāc datus, konstatē
un notiek pētījumi par cilvēku retajām saslimšanām. Cilvēku retajām saslimšanām. Un ko viņi noskaidroja? Tie ir mūsu laiks. Un šodien viņi pasaka ļoti skaidri. Katru dienu pasaulē parādās vismaz viena reta saslimšana. Visbiežāk tā ir neārstējama, jo viņa ir ģenētiski izmainīta genotipa dēļ. Reta saslimšana. Ja? Kāds ir risinājums? Tad, kad noskaidroja, kāpēc tā nedaudz atkāpe, tad, kad sāka pētīt gēnus, tad, kad noskaidroja iedzimšanu, iedzimtības mehānismu, DNS dubultspirāli 1953. gadā, tad parādījās zinātnes pasaulē tāds jautājums, ja mēs varam noskaidrot visus gēnus, mēs varam arī atslēgt saucamo novecošanās gēnu. Tātad atslēgt entropiju, atslēgt otro termodinamikas likumu. Viņi pētīja, viņi atrada šādus gēnus, bet viņi ir tik cieši saistīti ar dzīvību kā tādu, kad nav iespējams viņus atslēgt. Nav iespējams. Jo savādāk dzīvība vairs nevar pastāvēt. Ko tad? Tad gāja pa otru ceļu. Ja mēs nevaram likvidēt bojātos gēnus un iztīrīt mūsu genomu no svešiem gēniem, sākās Mollija bija pirmā aita, klonētā aita. Ko mēs darīsim? Mēs paņemsim cilvēka šūnas, iekonservēsim saucamās celmu šūnas. To, piemēram, paņem no nabas saites pēc piedzimšanas, ja? Iekonservēsim, klonēsim, attīstīsim, izaudzēsim orgānus, un tad tos bojātos orgānus mainīsim. Un atkal nekā. Un šo ģenētisko kultivēšanu, starp citu, kultivēšanā izmanto dzīvnieku vai mutantu organismus. Šur tur ziņas pasaulē notiek, atnāk. Piemēram, Ķīna arī nav parakstījusi dokumentus par cilvēka klonēšanas aizliegumu. Un tur notiek daudz eksperimenti. Un runā par mutantiem, tātad izaudzina kaut kādu radījumu. Tur ir aknas, nieres, kas atbilst manam ģenētiskajam kodam. Mans organisms viņu pieņem kā savējo, mēs tikai nomainam, samainam un it kā dzīvojam mūžīgi tālāk. Un atkal nekas nesanāk. Un atkal nekas nesanāk. Vai cilvēcei ir cerība atjaunot genomu, genotipu? Ir cerība. Viņi ir uzrakstīti kādā senā grāmatā. Un pilnīgā pakāpē. Iesim tālāk. Pasaulē ir tāds kods. 3 punktiņi, 3 strīpiņas, 3 punktiņi. SOS. Ja? Mūsu gēnus kodē 4 zīmes. Tie saucamie nukleotīdi, adenīni, timīni, guanīni, citozīni nukleotīdi. Viņi savienojas šādā veidā savā starpā. Un tā ir bioloģija. Skolā mēs esam mācījušies. Tātad ģenētiskais materiāls atrodas kodolā. Pie dalīšanās varam redzēt chromosomus, un chromosomus veido šī DNS molekula. Viņi ir ļoti sarežģīti. Ja? Un šeit jūs redzat daļu, ļoti niecīgu daļu no ģenētiskā koda, kur ir tie cipariņi C, C, G, A, G, 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 A, T, T un tam līdzīgi. Saprotiet, ja ar punktiņu un strīpiņu var kodēt bezgalīgi daudz ko,
tad cik bezgalīgi vairāk var kodēt, ņemot par pamatu 4 zīmes. Ja? 4 zīmes. Un tas ir mūsu ģenētiskais kods. Tāds viņš izskatās. Ejot tālāk. Kad mēs topam pie apaugļošanās procesa, mēs esam mazāki kā adatas galviņa. Un šī mazā šūniņa satur apmēram 6 miljardus nukleotīdu. 6 miljardus. Un šīs zīmes, šos 6 miljardus spēja nolasīt 24 stundās. Cilvēks pie kompjutera to var labi izdarīt 50 gados, visu laiku tikai. Abrīnojam. Abrīnojam. Mēs iepriekš skatījāmies šo fotogrāfiju, kuru kopējot, pavairojot, mēs redzam, ka no oriģināla maz kas paliek pāri. Kaut ko saprast var. Vai mūsu organisma šūnām daloties var veidoties kļūdas gēnos? Jā. Un jūs saprotiet, no 100 000 līdz 1 miljonam kļūdu. Jo veselīgāks dzīvesveids, jo mazāk kļūdas. Bet ir viena lieta. Tāpat kā kompjuterā, kad es rakstu, ja, es tur esmu atstarp izlaidis vai garumzīmi neesmu uzlicis vai uzlicis ne tur, man kompjuters tūlīt parāda. Ir pareizrakstības programma. Arī mūsu genomā ir pareizrakstības programma. Iekodēta. Un ir interesanti, ka šajos gēnos izmaiņas nenotiek. Jūs saprotiet? Notiek pārējos, bet mūsu genomā šajos 50 gēnos, kuri konstatē kļūdas, tās izdzēš, izveido pareizu variantu un ievieto to īstajā vietā. Unikāls mehānisms. Un viņos izmaiņas nenotiek. Saprotiet? Ir tādas kļūdas, kuras nevar izlabot. Ja nevar izlabot, tad ir neauglība, spontāni agrīnie vai vēlīnie aborti, agrīna nāve pēc piedzimšanas, ja paliek arī dzīve, tad ģenētiskās saslimšanas un kroplības. Tās ir kļūdas mūsu genomos. Ejot tālāk. Šo 50 gēnu saraksts, kuri labo kļūdas mūsu gēnos, te viņi ir. Šie sarkanie, kas te ir rakstīts, tie ir tie gēni, kuri labo audzēšanas, kuri labo izmainīt to ģenētisko informāciju audzēšanās. Saprotiet? Unikāli. Organisms ir unikāls. Vai ir cerība? Cilvēkam ir cerība. Jo pēc šo 50 gēnu darbības iespējama tikai viena kļūda 1 miljardā nukleotīdu vidēji, ko izdara 50 gēni. Ja mūsu dzīvesveids nav veselīgs, tad kļūdu skaits var pieaugt vairākas reizes. Un katru sekundi mūsu organismā dalās apmēram vairojās 10 miljoni šūnu. Abrīnojam ir ģenētika, abrīnojam ir cilvēka organisma, arī dzīvnieku, baktēriju, kukaiņu, augu uzbūve. Ja mēs skatāmies ģenētiskajā līmenī. Abrīnojam. Tāpēc mums visiem ir cerība. Mums visiem ir cerība kā gaismas stars uz meža ceļa. Visiem. Bet paskatīsimies tālāk.
Zinātnieki noskaidroja 25,000 gēnus. Bet tas ir par maz, lai nokodētu visu cilvēku, jo nepieciešams lielāks skaits gēnu. Un tad atklāja interesantu lietu. Vienā gēnā var būt iekodēti vairāki gēni, un tas ir apmēram tāpat kā. Mums ir viens gēns, jeb viens mājas projekts. Un tai mājas projektā ir apakšprojekti. Viens atbild par jumtu, par pamatiem, par sienām, par kanalizāciju, par elektrību. Un izrādās, ka mūsu genomā ir tāpat. Kā šūna spēja nekļūdīgi noteikt, kuru gabaliņu no tā gēna kopēt, no kura sākt, no kura beigt. Un jūs saprotiet, ka šis gēns nav vienā līnijā. Viņš ir vairākos stāvos. Ja mēs tā sakam, vairākos stāvos. Un tad tiek nokopēts viens no 5., viens no 3., viens gabaliņš no 1. stāva. Kā tas notiek? Tā ir mīkla. Mīkla. Un šodien saka, ka tas viss ir nejaušības dēļ. Iesim tālāk. Kā šūna spēja to izdarīt un atstāt šajā 6 miljārdu nukleotīdu lielajā kopā? Saprotiet, atstāt pareizi informāciju, kad notiek dalīšanās. Kā viņi to spēja, kā tas notiek? Un praktiski nekļūdās. Tad mēs pieminējām, ka katru sekundi mūsu organismā dalās 10 miljonu šūnu, lai kompensētu bojā ejošās šūnas. Vēl kāds ļoti unikāla lieta, ko sauc par saucamo crossing over, jeb krustošanās mehānismu. Crossing overs notiek tad, kad veidojās dzimumšūnas. Dzimumšūnās ir uz pusi, katrā šūnā ir uz pusi samazināts chromosomu daudzums. Crossing over procesā veidojās dzimumšūnas, un viņas veidojās no šūnām, kurām ir pilnas chromosomu daudzums 46, un dzimumšūnā ir tikai 23. Neviena dzimumšūna nav identiska otrai dzimumšūnai. 1000 ir olnīcās sievietēm, miljoni spermiju veidojas sēkliniekos vīriešiem. Neviena nav līdzīga. Viena otrai. Ģenētiski nav līdzīga. Kas notiek šajā procesā, kad veidojas dzimumšūnas? Vispirms notiek šo cilmu šūnu dubultošanās, viņas dubultojās un nostājās blakus vienotrai ar 46 chromosomām. Pēc tam atšķirās un notiek unikāls process, kad apmainās, notiek savstarpējā apmaiņa ar gēniem, gēnu grupām vai chromosomu daļām. Saprotiet? Mūsu ģenētiskajā kodā, katra mūsu ģenētiskajā kodā ir ķīnieši, korejieši, neģeri, visu tautību gēni iekšā. Un ir tāda lieta, kā mūsu ārējā vide, ārējās vides ietekmē mūsu genotipu, un ir gēni, kuri aktivizējās, jeb pāriet no recesīvā chromosomas apgabala, tas ir tas apgabals, kurš neizpaužās, pāriet uz dominējošo apgabalu, uz to chromosomas apgabalu, kura gēni izpaužās.
Saprotiet, notiek tāda maiņa, un to ietekmē ārējā vide. Unikāls mehānisms. Vairākas paudzes, baltais cilvēks vairākās paudzēs dzīvojot Āfrikā, paliek arvien tumšāk un tumšāk. Tāds notiek. Un tumšādainie cilvēki šeit vairākās paudzēs paliks gaišāk un gaišāk. Interesanti. Ļoti interesanti. Un kas notiek? Šajā crossing over procesā notiek ģenētiskās informācijas apmaiņa starp chromosomu recesīvajiem un dominantajiem posmiem. Es lasīju par kādu indiešu zēnu, kurš 14 gados pabeidz jaudīgāko medicīnas institūtu Indijā. Viņa eksāmeni pieņēma profesors Strīp, jo tas tā nevar būt. Viņam bija tāda atmiņa, ko viņš izlasīja, viņa lasīšanas ātrums bija 3-4 reizes lielāks nekā parasts cilvēkam. Visu, ko viņš izlasīja, viņš varēja visu atbildēt pareizi, vārds vārdā, lapus nosaukums, visu. Tātad, kas notika? Pateicoties cilvēkam, kad viņš pēc saucamajiem ūdens plūdiem sāka lietot gaļas produktus, viņa atmiņa samazinājās, kļuva vājāk. Līdz ūdens plūdiem pieraksti nebija vajadzīgi. Jūs saprotiet, nebija vajadzīga rakstība. Cilvēki visu atcerējās, visu. Ko viņi redzēja, ko viņi dzirdēja. Un, ja mēs skatāmies seno tautu vēsturi, sevišķi tas ir Izraēla tautai, tad, kad bija svētki, kāzas vai atšķiršana vai vīriešu pāriešana pēc 12 gadiem, zēnu pāriešana vīriešu kārtā, tie bija lieli svētki, kuri ilga vairākas dienas. Ko viņi darīja šais svētkos? Bija cilvēki, kuri stāstīja vēsturi. Dzimtas vēsturi, cilts vēsturi un pasaules vēsturi. Arī šajās senajās civilizācijās bija laiks, kad nevajadzēja pierakst. Cilvēki visu atcerējās. Un ir interesanti, ka crossing over procesā, kad veidojas dzimuma šūnas, veidojas jaunas gēnu kombinācijas vai atjaunojas vecās. Arī šajā procesā notiek kļūdas, un arī šīs kļūdas tiek labotas, un to dara mūsu brīnišķīgie gēni. Par augu genotipu brīnumiem. Ja kāpēc es to visu runāju? Mēs drusciņi parunāsim par evolūciju. Ja? Ēģiptes piramīdās arheologi atrada kviešu, kukurūzas sēklas un vēl citas sēklas. Un pirmās piramīdas bija apmēram 2700 gadus pirms Kristus dzimšanas. Tā ir tās saucamās Džosera piramīdas. Un liela rinda vēsturnieki Džosera piramīdu sauc par vecāko piramīdu. Šajos hieroglīfos ir rakstīts, kad viņu projektēja un celtniecību vadīja Imhoteps. Jums nav pazīstams tāds vārds Imhoteps? Un to attiecina uz Jāzepa laiku Ēģiptē. Daļa to attiecina uz Jāzepa laiku Ēģiptē. Šīs sēklas laboratorijas apstākļos uzdīga un nesa graudus. Unikāli. Kā šis ģenētiskais kods varēja saglabāt dzīvības funkcijas, vismaz 2000
3000 gadus. Kā tas ir iespējams? Kur ņēma enerģiju, kur ņēma ūdeni? Un mūsu organismā ir tāda saucamā ATF, jeb adezīna trifosforskābe, kur ir universālais enerģijas avots, kur izmanto jebkurā bioķīmiskajā reakcijā organismā, kā šī enerģija varēja saglabāties. Tāpat, piemēram, ir kļūda Sibīrijā, mūžīgā sasalumā atrastie mamuti, kuru kuņģī ir tropiskie audi, un kuru asinsvados vēl ir nesabrukuši sarkanie asins ķermenīši. Kā tas tā var notikt? Interesanti ir, ka mums stāst, kad mamuti, tur ir vismaz 30-40 tūkstoši gadus atpakaļ bijuši tikai. Par evolūciju. Mēs noskaidrojām vienu lietu, ka cilvēka genomā, tāpat arī dzīvnieku genomā, arī augu genomā ir gēni, kuri labo kļūdas. Evolūcijas pamatā ir 2 pamatprocesi, ko mums māca skolā vēl joprojām, un vēl joprojām melo acīs skatīdamies. Evolūcijas pamatu viņi saka uz ko? Labās mutācijas, it kā derīgās mutācijas, un otra ir dabiskā izlase. Dabiskā izlase un šīs derīgās mutācijas. Ja mēs apskatījāmies, piemēram, cilvēku genotipu, mēs redzējām to, ka šīs mutācijas praktiski visas tiek izlabotas. Nevar notikt attīstība uz mutāciju pamata. Mutācijas parasti ir, ja mēs runājam par cilvēku, ir deģeneratīvs, kroplīgs, un šādi indivīdi iet bojā. Tātad notiek entropija. Jā, notiek entropija. Un ko tad mums stāsta? Pašā sākumā ir lielais sprādziens ir bijis, jā? Tas saucamais singulārais punkts. Kas ir singulārais punkts? Viņi ir ieviesuši kā hipotēzi, jo nav kur sprukt, citādi ir jāatzīst radīšana. Singulārais punkts, kur ir bezgalīga enerģija, jā, un bezgalīga maza masa. Tātad praktiski no nekā, vai ne? Un tad notiek liels sprādziens, un kas notiek, ja sprākst? Uz visām pusēm. Mēs kādreiz paskatīsimies, tādi interesanti fakti ir par astronomiju. Saprotiet, mūsu Saules sistēmā 2 planētas griežās uz otru pusi. Pārējās griežās pretējā virzienā. Piemēram, lielais lācis riņķo ar savām zvaigznēm pa visumu milzīgā ātrumā, neatkarīgi ne no vienu planētu pievilkšanas spēkiem, neatkarīgi ne no vieniem melnajiem caurumiem, kuriem ir absolūtā, gandrīz vai enerģija, tur pat gaisma neiet ārā no melnā cauruma, kāds ir pievilkšanas spēks. Jā. Ir galaktikas, kuras šaudās absolūti visos virzienos. Mums saka, ka ir sprādziens. Un tagad Hubble teleskops, kad viņi pacēla debesīs, tur kaut kādus lielus miljonus ieguldīja, lai varētu fotografēt ar Hubble teleskopu krāsainas bildes. Un tur, kur zinātnieki teica, te ir visum beigas. Un tad, kad Hubble novirzīja uz šiem apgabaliem, tad tur ir tik daudz galaktikas, kuras gandrīz nav iespējams saskaitīt. Saprotiet? Un tas viss no tā nabaga singulārā punkta. Sprādzes, kaut kas noticis.
Tātad, ja mēs runājam par attīstību, tad otrais termodinamikas likums saka vienkārši, attīstība nenotiek, notiek deģenerācija. No sarežģītā uz vienkāršo, nevis no vienkāršā uz sarežģīto. Tas būtu apmēram tāpat. Mēs uzstādīsim lielu ventilātoru, pagriezīsim pret mežu, ja, un ārā lidos kas? Krēsli, gultas, skāpji. Apmēram kaut kas līdzīgs, ja mēs tā skatāmies tā tiešā veidā. Un tur zinātnieki lauž šķēpus un karo viens ar otru un elementāras lietas neņem vērā. Tā ir viņa darīšana. Uz zemes ir 30,000 ēdamo augu sugas, 15 miljoni dažādas dzīvnieku sugas. Un tas viss ir attīstījies no vienas amēbas, kurai daloties veidojās tikai kļūdas un derīgas kļūdas. Piemēra pēc. Lai veidotos acs, genotipā ir vajadzīgas tikai derīgas 6,200,000 mutācijas bez nevienas kļūdas. Kā tas ir iespējams? Cilvēka genomu, pilnīgi ne, bet nepilnīgi atšifrēja 13 gados. Pasaulē strādāja 200 laboratorijas, ar katrā vidēji bija 40 superkompjūteri. Cilvēkus neskaitīsim. Un mūsu organismā kopīgais šūnu skaits ir apmēram 30 līdz 37 triljoni. Abrīnojam cipari. Un tas viss skaisti strādā, iet, attīstās. Ko tas liecina? Tas liecina par ļoti daudz ko, izņemot par evolūciju. Par vispārējo liecina, izņemot par evolūciju. Iesim tālāk. Bija tāda zinātniece Elizabete Elena Blackburna. Viņa saņēma Nobel prēmiju par medicīnā par telomēru nozīmi. Paskatīsimies, kas ir telomērs. Ja mēs runājam par šūnu dalīšanos, te ir natīvie preparāti, ja, un te ir zīmējumi. Šūnām daloties, chromosomas novietojas šūnas saucamajā ekvatoriālajā plaknē, dubultojās viņu ģenētiskā informācija, un no centromērām, ja, viņas nostājas katrā polā, izveidojas tādi olbaltumvielu pavadieniņi un piestiprinās katrs pavadieniņš piestiprinās pie vienas chromosomas. Chromosomas tiek atvilktas uz abiem poliem un izveidojas divas identiskas šūnas ar identisku ģenētisku informāciju. Ja mēs paskatāmies uz chromosomu, tad chromosomai šīs daļas sauc par telomērām, te, kur ir dzeltenā krāsā. Un tas ir chromosomu pleca gals, kuram nepiesaistās cita ģenētiskā informācija. Bet pie šūnas dalīšanās šeit piesaistās no centromērām šie olbaltumvielu smalkie pavadieniņi un atvelk chromosomas uz abiem šūnas poliem. Ja veidojas kļūdas, šūna tiek iznīcināta. Ja šīs telomēras saīsinās, samazinās dzīves ilgums, veselīgo gadu skaits, pieaug hroniskās saslimšanas
to norises smagums un pat ģenētiskās kroplības. Ja samazinās šie te galiņi. Un šo procesu tiešā veidā ietekmē neveselīgs dzīvesveids, diēta, pārmērīga fiziska slodze vai mazkustīgums. Ļoti daudz faktoru. Ietekmē tieši šo telomēru izmērus. To noskaidroja ģenētiķi. Skatīsimies tālāk. Ornišs, viņš ir San Francisco Kliniskās medicīnas universitātes profesors. Viņš bija tas, kurš Amerikā vadīja šos pētījumus par gēniem, chromosomām un sevišķi par telomērām. Un viņš nodibināja saucamo Kalifornijas Sausalito zinātnisku pētniecisko institūtu. Viņš dibināja un ir šī institūta prezidents. Un piedalījās šajā pētījumā par telomērām. Kādi bija secinājumi? Augu valsts veselīga diēta, saprātīgas fiziskas aktivitātes, stresa kontrole, sociālais atbalsts, veselīgs dzīvesveids nodrošina garākas telomēras, ilgāku, veselīgāku, laimīgāku un saprātīgāku mūžu. Saprotiet, tiešā veidā veselīgs dzīvesveids ietekmē mūsu ģenētisko informāciju. Tiešā veidā. Viens no šī institūta pētījumiem. Viņi pētīja moderno gaļas produktu, fabrikātu un pusfabrikātu ietekmi uz telomērām. Un secināja vienu lietu. Vai šodienas modernā gaļas produkti vai tabaka apmēram identiski izsauc 23 ģenētiskās saslimšanas, kuras izpaužās kā audzēju vai smagas deģeneratīvas slimības. Ja mēs to tā skatāmies šodien, te ir dažāda veida audzēji, un tādi paši arī veidojas no tabakas. Tādi paši. Paskatīsimies vēl vienu lietu, vēl vienu slaidu. Ja mēs uzturā lietojam pamatā augu uzturu, pilnvērtīgu, tīru augu uzturu. Nākošo reizi mēs, kad paskatīsimies, varbūt kaut ko dziļāk, tad ir daudzas lietas, no kā mums vajadzētu atturēties. Daudzas lietas, kas saistās ar atpūtu. Un iepriekšējās lekcijās mēs runājam par to, kad šodienas augu uzturs ir ļoti nabadzīgs ar mikroelementiem, vitamīniem. Un šajā pētījumā, ko vadīja Dins Ornišs, viņš noskaidroja, kā augu uzturs par 4 līdz 10% var pagarināt telomēru garumu un aizkavēt to saīsināšanos. Jo viņas tik un tā saīsināsies. Saprotiet? Mums tik un tā pienāks brīdis, kad būs jāiet uz kapiem. Bet kas notiek? Notiek tāda lieta, ka mūsu ģenētiskajā kodā ir unikāli mehānismi. Pie veselīga dzīvesveida, veselīgas vides, mūsu veselīgie dzīves gadi pieaug, tiek kavēta hronisko saslimšanu attīstība, un cilvēks savu mūžu noslēdz aizmiegot, nevis ciešanās un sāpēs, aizmiegot. Tad mums ir jāmeklē vide,
jāmeklē uzturs un tam līdzīgi. Ja mēs nodarbojamies ar fiziskām kustībām, tad arī 4 līdz 10%. Bet ja mums nav veselīgs uzturs ar fiziskās kustības, mums neko nedod. Ja mums ir veselīgs uzturs un nav fiziskās kustības, atkal neko nedod. Un tad, ja mēs vēl lietojam saucamos augu fitoproduktus un dažādus augus, kuri satur šos savienojumus, kuri mums nodrošina organisma dažādas aizsargspējas, par ko mēs jau runājam iepriekšējās lekcijās, tad telomēru garums var mūsu veselīgajā dzīves laikā palielināties par 10 līdz 70%. Bet viss kopums, nevis atsevišķi. Tāpēc šodien nav liela nozīme, mēs tagad ēdīsim produkciju, tur tos mikroelementus, šos visus liksim kopā un ēdīsim. Un tai pašā laikā viņi noskaidroja, kad sportisti, kuri trenējās pie milzīgas fiziskās slodzes, viņu telomēra garums samazinās ievērojami, un viņi ir ievērojami pakļauti deģeneratīvām saslimšanām. Ievērojami. Ātrāk noveco un ātrāks ir mūža noslēgums. Un mazāk ir veselīgie dzīves gadi. Tā kā nav vajadzīga pārmērības nevienā jautājumā, ir vajadzīga normāla, saprātīga attieksme uzturā, fiziskā slodzē, darbā un arī atpūtā. Ir vajadzīgas normālas attiecības visu veselības principu ziņā. Mēs nevaram paņemt vienu un pārējo ignorēt. Mēs nevienu to nevaram ignorēt. Katram ir sava lieta. Katram dzīvē ir sava lieta. Un tāpēc, ja mēs runājam par kādu evolūciju, ģenētika to pilnīgi apgāž. Tad, kad vēl bijušajā Padomju Savienībā 50. 60. gadi, pēc lielā Tēvijas kara, Padomju Savienības ģenētiķi bija pasaulē līderi. Tikko paziņoja par to, ka evolūcija un Darvins ir pēdējās muļķības, viņu pētījumi to paziņoja. Tā visu aizslēdza, likvidēja, daļu nogalināja un ģenētika apstājās. Un ārzemju zinātnieki to, ko bija atklājuši padomi. Zinātnieki, ārzemju zinātnieki to tikai saprata un nonāca līdz tam pēc 20-30 gadiem. Tā kā mums ir jāsaprot, ka, diemžēl, ir pasaulē, ir valstis, ir valstu struktūras, ir valstu politikas, kuras bremzē arī šodien veselīgu dzīvesveidu, kuras bremzē šīs atziņas un kuru interesēs nav rūpēties par to, lai cilvēks veselīgi dzīvot, būtu vesels morāli un fiziski. Diemžēl mūsu valsts nav izņēmums. Jā, pārapdzīvotība nekad uz zemes nevar notikt. Tad, kad bija 7 miljardi cilvēku, vai 8, tagad ir kaut kur 9 ir. Tad viņi bija izrēķinājuši, ja cilvēki dzīvotu
Pareizi. Ieskaitot gaļēdājs, zivēdājs, pienēdājs un augēdājs. Tad uztur visiem šiem cilvēkiem varētu nodrošināt viens Austrālijas kontinents platības ziņā. Tas, ka mums ir pārapdzīvotība, tas ir muļķības. Lielāko daļu dzeramo ūdeni, lielāko daļu lauksaimnieku augu produkciju izlieto rūpnieciskajām vajadzībām vai dzīvniekiem. Tāds ir plāns. Un kas tad ir šis plāns? Kāpēc tad iepriekš tādu plānu it kā nebija? Tāpēc, ka kādai personai nav daudz laika atlicis. Un mēs dzīvojam laika periodā, kurā parādās jautājums par planētas eksistenci un par planētas nākotni. Tie ir jautājumi, kurus mēs varam atrast Bībelē. Tie ir jautājumi, kurus saprot veselīgi domājoši cilvēki. Un lai mēs spētu veselīgi domāt un veselīgi dzīvot, tad bez veselīga dzīvesveida mēs pie šādiem secinājumiem nenonāksim. Varbūt nonāksim kādreiz, jā, bet grūtības būs ļoti lielas. Tā kā šodien varbūt vairāk nerunāsim. Nākošo reizīti, kad tiksimies, parunāsim par atpūtu. Ir interesants lietas par atpūtu, ir interesants lietas par miega fāzēm, par miega laikā izdalītajiem hormoniem, kurus jau mēs daļai esam pieminējuši, par lietām, kuras mums ir ielikts atkal mūsu ģenētiskajā kodā, ko sauc par pašu atjaunošanos un pašu izveseļošanos. Tā kā uz redzēšanos nākošajā reizē.